Labvakar, jūs mājās! Ēterā raidījums Runā Latgale, un kā ierasts, vakarā runājam par aktuālo Latgalē. Arī šoreiz, turpmākajās minūtēs runāsim par Preiļu novada aktualitātēm. Tādēļ studijā esam aicinājuši Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājas pienākumu izpildītāju Ilonu Skorodihinu. Labvakar! Labdien. Un bērnu literatūras nodaļas vadītāju Vilhelmīnu Jakimo. Labvakar! Kas vispār aktuāls ir Preiļu bibliotēkā? Ko lasītāji un Preiļu novada iedzīvotāji var pie jums atrast, ko jūs viņiem piedāvājat? Jā, bibliotēka. Kā visiem zināms, bibliotēka jau sen nav tikai grāmatu krātuve. Grāmatas tā laikam ir tā mazākā daļa, kas ir bibliotekāra dzīvē. Bibliotekāram ikdienā jānodarbojas ar informācijas meklēšanu, apkopošanu, ar palīdzību dažādos datorjautājumos. Ar pieaugušajiem darbs varbūt vairāk saistās sameklēt kādu informāciju. Arī, teiksim, pasākumi sastāda ļoti lielu mūsu bibliotēkas ikdienas daļu. Savukārt bērniem Vilhelmīna pastāstīs, kas tad galvenais ir bērniem varbūt. Mūsu bibliotēka bērniem piedāvā ļoti plašu pakalpojumu klāstu. Sākot ar lasīt prasmes veicināšanas dažādiem pasākumiem, e-prasmju apguvi bērniem, drošā interneta dienas, kad tiek stāstīts par to, cik drošs bērns var justies internetu vidē un kas ir jādara, lai viņš būtu pasargāts no dažādām negācijām. Protams, arī tradicionālie pasākumi, kā grāmatu svētki, bibliotēku nedēļas, lielā lasītprasmes veicināšanas programma Bērnu žūrija, kas tagad jau ir pārtapusi ne tikai par bērnu, bet arī par jauniešu un vecāku žūriju, kur ir iesaistījušies arī vecāki, par ko mēs esam ļoti priecīgi. Un mums ir arī savs vietējais lasītprasmes veicināšanas konkurss Krauklis iesaka izlasīt, kas notiek tikai vasaras mēnešos un kas arī ir kļuvis par ļoti populāru, jo katru vasaru tajā piedalās vairāk nekā 50 dalībnieki. Nu, un kopumā ņemot, bez tiem pasākumiem, kas notiek ikdienā, bērni jau sen ir sapratuši, ka šeit tā vide, kas ir radīta bērnu literatūras nodaļā, tiešām tur ir padomāts par viņiem. Jā, viņiem tur ir labi, viņi jūtas ērti. Ir pat bērni, teiksim, vienas ģimenes bērni, kuri dzīvojas pie mums līdz tam laikam, kamēr mamma izņem pēc sava darba veikšanas, jā, un arī sestdienās mums priecē tas, ka arvien vairāk vecāki nāk kopā ar mazajiem bērniem darboties. Jo pateicoties pagājušā gada projektam no spēles līdz grāmatai, kas bija caur labie darbi un SMS kredīti, ja, tad mēs esam ieguvuši ļoti daudz jauku galda spēļu. Un līdz ar to vecāki nāk kopā, darbojas kopā. Mums tas priecē. Tā kā šis ir tiešais raidījums, arī jūs, skatītāji, varat piedalīties, uzdodot jautājumu raidījumu viešņām, zvanot pa tālruni, kas ir redzams ekrānā, un arī sūtot jautājumu uz e-pastu. Kādi jauni pasākumi vispār šogad tiks organizēti, kaut kas jauns tik bērniem piedāvāts, un kas jauns vispār darbā ar bērniem? Jā, īstenībā katru gadu mēs nevarētu teikt, ka izvēlamies, jā, bet iesaistāmies arvien jaunās aktualitātēs, kas tiešām padara darbu ar bērniem aizvien interesantāku. Un šogad mēs esam iesaistījušies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā Stāstu bibliotēkas, un pirmais pasākums jau ir noticis. Tas bija stāsts par lellēm, kur ciemojās pie mums arī muzeja darbiniece un arī mūsu jau ļoti populārās leļu galerijas vadītāja un stāstīja par to, kā viņa darbojas ar lellēm un kā viņa tās rada. Un tas ir tāds viens ļoti nopietnas pasākums, kurš būs visa gada ritumā, un kopumā bibliotēkā būs 4 pasākumi, kas būs domāti gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Otra aktivitāte ir lasīšanas veicināšanas projekts Grāmatu starts. Šobrīd Latvijā šogad notiks tikai 10 bibliotēkās kā pilotbibliotēkas. Ja? Tā skaitā arī Preiļu galvenā bibliotēka ir iesaistījusies šai projektā. Un tas ir domāts 3-gadīgiem bērniem kopā ar vecākiem, kad būs tāda pulcīšu skola vienreiz mēnesī, kad viņi varēs nākt un darboties. Un šis projekts ir arī ar pašvaldības atbalstu. Nu, un kā vēl vienu aktualitāti es gribētu minēt, ka martā sāksies arī darbs pie domrakstu konkursa, kā uzmodināt saucerīti, un tad jau 8. septembrī labāko darbu autori tiks aicināti uz Rīgu, kur notiks karnevāls, kur notiks karnevāla gājiens no centra līdz pat Gaismas pilī. Un bērniem pašiem būs jāgatavo sava mīļākā grāmatu tēla tērps, kurā viņš arī piedalīsies šajā karnevāla gājienā. Nu, tie var būt tādi jaunākās aktualitātes, kurās mēs esam iesaistījušies. Un pavisam drīz, 21. un 22. martā, pie mums notiks arī reģionālā jauno speciālistu konference ar nosaukumu For Kengurus Preiļos. Tas nozīmē, ka 4 zinoši sava amata meistari stāstīs par jaunāko, interesantāko, kas vispār notiek bibliotēku dzīvē, jaunajiem speciālistiem, tie, kuri tikko uzsākuši darbu. Cik liels vispār ir grāmatu vai informācijas fonds vai krājums, kā jūs to saucat, Preiļos? Uz pagājušā gada beigām, pēc pagājušā gada statistikas datiem, Preiļu galvenā bibliotēkā bija krājums sastādīja gandrīz 69 000 vienības. Jāatzīst arī tiesa gan, ka mums lasītāji ir ļoti daudz, jo pēc statistikas datiem pagājušā gadā mums lasītāju kopskaits bija 3045 lasītāji, kuri bibliotēku ir apmeklējuši ļoti bieži un ņēmuši materiālus arī lasīšanai uz mājām. Kopā ar virtuālajiem apmeklētājiem pagājušā gadā mums bija gandrīz 150 000 apmeklējumu pa pagājušo gadu tātad. Un izsniegums arī tuvojas 100 000, 98 000, tā ka tie skaitļi ir lieli. Darba bibliotēkā mums ir daudz. Tas, kas varbūt nodaļas tādas aktuālākās, varbūt, kur ļoti daudz mums tiek ieguldīts darba, ir novadpētniecība, kur tiek vākti materiāli ne tikai par Preiļu novada vēsturi iestādēm, pazīstamiem cilvēkiem, bet arī par Riebiņu, Aglonas un Vārkavas novada, teiksim, visa informācija tiek vākta. Tāpat bibliotēkā ir pieejams arī lasītavas, gan tā saucamā klusā lasītava, kur ik viens interesants var nākt un meklēt informāciju, kur grāmatas netiek izsniegtas uz mājām, vai, teiksim, tiek izsniegtas uz mājām uz brīvdienām vai uz vienu nakti. Tās ir tās pieprasītākās grāmatas, jaunākās varbūt nozaru literatūras tieši grāmatas. Savukārt pārējās grāmatas, gan nozaru literatūra, gan daļliteratūra ir izņemama uz mājām uz 28 dienām ar iespēju arī pagarināt. Un varbūt, ja runājam par to, kas tiek vairāk lasīts, tad tā interesanti varbūt ir fakts, ka vairāk Preiļu bibliotēkā, tieši pieaugušo varbūt, lasītāju nodaļā tiek lasīta nozaru literatūra, nevis daļliteratūra, kā tiek pieņemts uzskatīt. Turklāt mūsu bibliotēkas apmeklētājiem, arī lasītājiem, tiek piedāvāta iespēja mācīties, un mēs piedāvājam arī bezmaksas datorkursus, kad jebkurš, kuram ir vēlēšanās, var pieteikties uz datorkursiem. Un, pārsvarā mums sanāk 2 reizes gadā. Tas ir tā saucamās pavasara un rudens grupiņas, jo vasarā jau nevienam negribas
varbūt mazāk gribas nākt uz bibliotēku un ceļšķi, lai mācītos, tur vairāk ņem grāmatas. Nu jā, laikam nepiebildu par otru lasītāju, kas mums ir, jo mums ir arī ļoti daudz periodisko izdevumu, gan avīzes, gan žurnāli, kurus var paņemt arī uz mājām un palasīt. Kā ir bērnu nodaļā? Cik aktīvi tur ir lasītāji, cik daudz jums ir grāmatu vai kompaktu disku vai kādas citas informācijas? Es klausos, kā kolēģi saka par to, ka vasarā tā kā ir mazāka apmeklētība. Es gan gribētu teikt, ka ar bērniem ir gluži otrādi, jo vasara ir tas laiks, kad viņi ir brīvi, un tad biblioteka no rīta līdz vakaram ir kā bišu strops. Un tiešām arī apmeklējums par to liecina, jo ikdienā mācību laikā bērni, es domāju, pēc stundām, ir apmēram nedaudz pāri 50, tad vasaras laikā šis apmeklējums ir krietni vien lielāks vasaras dienās. Mēs arī strādājam sestdienas, vasarās gan ne. Bet darba bērniem ir ko darīt mūsu nodaļā, tas ir viennozīmīgi. Un es vēl gribētu pieminēt šeit to, ka mēs piedāvājam bērniem arī izstādīt pie mums savus radošos darbus. Tātad regulāri notiek šīs izstādes, kas praktiski tiek mainītas gandrīz katru mēnesi. Un arī jau 2. gadu pēc kārtas mums ir tāda izdevība, kā izvietot tādās slēgtās letēs bērnu kolekcijas vāktās. Tā kā pa šo laiku mums ir bijis tik daudz interesantu kolekciju, gan pastmarku, gan seno naudas zīmju, gan pildspalvu, gan grāmatzīmju, gan telekaršu, šķēru, auskaru, un daudz dažādas kolekcijas. Un parasti noslēgumā notiek arī tikšanās ar šo kolekciju autoriem. Tāpēc tas tādiem kolekcionāriem tas bērnus, protams, arī piesaista, un galvenais, ka viņi saprot, ka viņi arī paši var sevi parādīt un to, ar ko viņi ikdienā arī nodarbojas. Atbildot uz jūsu jautājumu par fondu grāmatu, tad mums ir apmēram 16,000 grāmatu, arī uz gada noslēgumu. Un lasītāju vai lietotāju, kā mēs saucam, ziņā, tad bērni sastāda apmēram 1/3 daļu. 948 lietotāji ir bērnu literatūras nodaļā. Starp tiem ir arī 60 pieaugušie, jo grāmatu klāsts mums ir tāds, ka tiešām gan psiholoģija, jebkurā nozarē grāmatas ir atrodamas arī pie mums. Varbūt pēdējā laikā tiešām mēs nedublējamies, bet tas jau ir finansiālo apsvērumu dēļ vairāk. Bet īstenībā tas grāmatu krājums ir pateicīgs gan bērniem, gan pieaugušajiem. Mums nodaļā ir arī uz šo brīdi 21 žurnāls, ko mēs piedāvājam bērniem lasīšanā. Cik bieži vispār tiek papildināts fonds un ar kādām grāmatām? Cik daudz, cik bieži? Laikam tā plus mīnus, ja mēs ņemtu, tas varētu būt kādas 6 reizes gadā. Agrāk mēs vairāk braucām grāmatas pirkt uz Rīgas grāmatu bāzēm, tad tagad varbūt tas izbraukumu skaits ir samazinājies, jo grāmatu tirgotāji kļūst attapīgāki un piedāvā mums arī grāmatas ved uz vietas uz bibliotēkā. Tad, kad mums ir bibliotekāru semināri, tad, kad ir grāmatu svētki, tiek tirgotas arī grāmatas, un tad bibliotekāri atlasa arī grāmatas bibliotēkas krājumam. Uz Rīgu braucam apmēram 4 reizes gadā, lai iepirktu grāmatas varbūt vairāk krievu valodā, jo tās mazāk tiek piegādātas tieši uz Latgali. Un lai arī paņemtu visus materiālus, kas ir Nacionālajā bibliotēkā, jo arī tas fonds tiek papildināts tādā veidā mums arī, ka ir diezgan daudz dāvinājumu un arī valsts, vai valsts kultūra kapitāla dāvinātās grāmatas, kuras tiek
sakrātas Rīgā, Terbatas ielā, un tad mēs braucam uz turieni kā reģiona galvenā bibliotēka, tad paņemam grāmatas arī tur, arī preses izdevumus. Nu, nav mazsvarīgi runāt arī par grāmatu kvalitāti. Kā ir šobrīd? Īpaši bērniem es gribētu teikt, ka varbūt nevienmēr atbilst šī, es domāju, fiziskā grāmatu kvalitāte, ja, jo līmētās grāmatas jau īstenībā nav domātas bibliotēkām. Ja, līdz ar to tās tiešām ļoti ātri iziet no aprites, ja, un praktiski viņas nav arī labojamas. Tāpēc mēs jau arī, teiksim, gatavojot gada pārskatu, ja, par darbu, es vienmēr uzsveru to izdevniecībām kā lūgumu, ja, ka varbūt tomēr ir kāda iespēja ražot tomēr daudz kvalitatīvākas grāmatas, tīpaši, kas domātas bērniem, jo mums jau jāiepērk ļoti, ļoti dažādas grāmatas atbilstoši katram bērna vecuma posmam, vai ne? Un tad tas, kas nāk jau jauniešiem, tad tās grāmatas gan mēs gribētu redzēt daudz kvalitatīvākas. Arī pieaugušajiem jāsaka, kad it sevišķi vecāka gada gājuma cilvēkiem gribētos redzēt grāmatas ar lielākiem burtiem tiek pieprasīts, kas mums Latvijā ir ļoti liela problēma, jo tādas grāmatas praktiski gandrīz nav pieejamas. Un varbūt, gribētos vairāk grāmatu, tieši latviešu autoru grāmatu varbūt, lai būtu vairāk, jo ļoti daudz mēs iepērkam tieši tulkojumus, latviešu autoru grāmatu ir tā mazāk. Vismaz man tā liekas. Jā, oriģināla literatūras īstenībā pietrūkst arī bērniem. Jo tulkotās grāmatas, un ļoti bieži arī bērnu žūrijā, mēs konstatējam, kad eksperti nosaka labākās grāmatas, tad, protams, ka starp oriģināla literatūras labākajiem šobrīd varētu saukt laikam Inesi Zanderu, Māru Cielēnu, Maiju Laukmani, kas tiešām domā par bērniem un arī sagādā viņiem prieku ar savām grāmatām. Bet kopumā ņemot tomēr gribētos vairāk redzēt bibliotekas plauktos mūsdienīgas jaunas grāmatiņas tieši oriģināla literatūrā. Jūs tad daudz jau runājāt un stāstījāt, cik Preiļu novada iedzīvotāji ir radoši, aktīvi un kolekcionāri pat. Kādus pasākumus tuvākajā laikā jau piedāvāsiet? Kas ir paredzēts? Pat arī grāmatu svētki nāk tepat pie sliekšņa. Varbūt kā pirmo minēšu, ka mums kopš pagājušā gada Preiļu bibliotēkā darbojas arī Europa Direkt informācijas centrs Austrumlatgalē, tas ir kontaktpunkts. Un tātad šī centra vispārējie mērķi varbūt ir veicināt Eiropas Savienības informācijas pieejamību, atpazīstamību, pilsoņu viedokļu uzklausīšanu un nodošanu it kā tālāk Eiropas komisijai. Un šī projekta arī ietvaros mums notiek ļoti daudz pasākumu. Varbūt tie pasākumi, kas bija pagājuši gadu un turpināsies arī šogad un vēl 3 gadus, jo šis projekts ilgst 5 gadus, ir pasākumu cikls Eiropas kultūra grāmatās. Un šogad vēl notiks 5 pasākumi, kur ik viens interesents varēs iepazīt Eiropas Savienības valstis. Šogad tās ir plānotas Slovākija, Igaunija, Anglija, Zviedrija un Itālija. Tātad jebkurš interesants varēs iepazīties ar šo valstu kultūru, tradīcijām, kā arī piedalīties konkursos un degustēt šo valstu nacionālos ēdienus. Tātad aicinu sekot līdzi plašsaziņas līdzekļos un nākt uz pasākumiem. Tāpat kā pagājušā gadā plānojam arī tādu Eiropas dienas svinības 9. maijā, kur būs aktivitātes visa vecuma grupām, konkursi, iespēja kaut ko arī nopelnīt kādas balvas. Par tādu lielāko pasākumu, kas būs jau marta beigās, ja konkrētāk, tad 28. martā, tas ir grāmatu svētki, 13. grāmatu svētki Preiļos. Kā jau ierasts šajā dienā, tad tiks plānoti daudz un dažādi pasākumi, gan lieliem, gan maziem. Būs politiskā diskusija, grāmatu izloze,
un daudz kas cits. Neizpaliks arī spēcinošā preļu putra tiem, kuri svētkus taisās svinēt kopā ar mums visu dienu. Pašlaik notiek vēl programmas saskaņošana, bet varbūt intrigai, tad Vilhelmīna varbūt nosauks jau dažus tos bērnu literatūras nodaļas ieplānotos pasākumus grāmatu svētkos. Bērniem tradicionāli, bērniem un jauniešiem, es gribētu teikt, grāmatu svētkos pie mums vienmēr ir ļoti daudzpusīga un interesanta programma. Un šogad mēs tā kā balvu saņemam bērnu žūrijas ekspertiem vismazākajiem 1. un 2. klasītēm radošo animācijas darbnīcu Kraukšķīša draugi. Ja? Dace Rīdūze brauks pati pie mums un bērni tur veidos plastilīnu lelles un mācīsies, kā tas ir veidot savu animācijas filmiņu. Ja? Es domāju, ka šī nodarbība būs ļoti interesanta, bet šī nodarbība tiešām būs bērniem, kas to ir, es teiktu, kas to ir pelnījuši, kas regulāri darbojas bibliotēkā, un tie ir mūsu žūrijas dalībnieki. Ja? Pie mums būs Preiļos ciemosies arī Rēzeknes pārstāvis, mūziķis Gunārs Igaunis, un šim pasākumam nosaukums būs stāsts par senajiem mūzikas instrumentiem, kur viņš atvedīs ļoti plašu, kā viņš solīja, mūzikas instrumentu klāstu, un, protams, ka noslēgumā būs arī kaut kāda kopīga muzicēšana ar bērniem. Tāpatās būs bērnu fonds gādā par psihologiem, un varēs piedalīties skolēnu diskusijā par tēmu vardarbība skolā. Arī tas ir ieplānots. Un notiks arī tikšanās ar jauno literātu un mūsu novadnieku Jāni Timošenko, jo viņa publikācijas jau tiešām ir atpazīstamas Latvijā. Viņš arī piedalās ikgada festivālā Prozas lasījumi. Un visciešākā sadarbība grāmatu svētkos mums ir izveidojusies ar Viduslatgales profesionālo vidusskolu, jeb kā mēs saucam Preiļu arotskolu. Ja, un tur darbosies 2 darbnīcas, pavāru darbnīca, Kraukšķīša gardums un arī frizieru darbnīca Fantāzija, kur bērniem būs iespēja darboties pašiem, veidot frizūras, cept kraukšķīšus un, protams, arī izgaršot beigās. Atliek vien novēlēt, lai jums viss izdodas. Paldies, ka atradāt laiku šovakar ar mums parunāties un cilvēkiem izstāstīt, kā jums klājas un kas ir plānots. Paldies arī jums, ka skatījāties. Uz tikšanos!